Tāda ejam tālāk. Runājot par tēlu izveidi un par asociācijas metodi, tagad vienkārši paspēlējamies, lai būtu skaidrs vispār, kas man ir apstrādē informāciju. Vai ir redzams? Redz? Ja es tagad došu tādu uzdevumu iegaumēt visu, jā, es redzu sevi, jā. Apmēram mēs to pašu dienam bērniem teiksim, ka mājas darbu. Vērts tūkojums, valsts galvaspilsēta, zvērs nosaukums. Mums šķiet, tāpēc, ka mēs jau zinām, ka tas ir viegli, un kad mēs paši saskaramies ar tādu uzdevumu, nevienam nepatīk. Tagad skatējamies, kā mēs varam paspēlēties. Tad pēc priekšmērķa. Kas tas varētu būt par priekšmērķi? Kas ir uzzīmēts? Loks. Skatāmies, jā, tas ir loks. Kas ir blakus? Palodze, ļoti labi. Un tieši izvietots tā. Nākamais, kas tā varētu būt? Saule. Jā, tā ir saule, blakus. Debesis. Neko nerakstam. Kategoriski, neko nerakstam. Es paskatīšu pasniedzējiem, ļoti bieži jau pierakstīt. Bet, diemžēl, jūs nevarat uztvert, kad jūs rakstīt. Jūs paši to zināt. Kāpēc lekcijām mēs neko nevaram atkārtot. Es tāpēc visu laiku brīnos, kāpēc lekcijas man jāatstasta grāmatu. Ja viss ir aprakstīts grāmatu, paldies, es māku lasīt. Varētu būt, jūs varat man paskaidrot, lai man rodas interesi pret grāmatu un lai es varētu pēc tam to izlasīt. Jo atlasīt vienu un to pašu, tas priekš kam? Vai priekš kā man tad mājas lasītu to? Ejam tālāk. Nākamā bilde, kas mums ir? Kāds koks? Tā ir egle, noteikti. Jā, un atvainojiet jūsu vecumā, jūs vēl varat atcerēties, ja tā ir egle, kas ir blakus. Jā, jo pēc tagad jūs nesapratīs, bet mēs saprotam. Nākamais. Jā, un blakus? Poza. Jā. Vai galva? Kakla saite? Labi. Nākamais. Labi. Kas ir blakus? Jā. Tā kā stāv grāmatas? Jā. Droši. Kas ir? Ventilators. Un blakus? Un ļoti labi? Jā. Varētu būt tā ir kā vējas, kā viņu sauc pareizi? Jā, vējas dzirdams. Jā, vējas dzirdams uz būtnes lido tik autri. Man pietieksim antēna un būtnes. Labi, nākamais kas ir? Kūka un bana. Labi. Man bija cepura un šāla. Kas ir nākamais? Jā, sēne un blakus. Jā. Tas milšu kaudze bērni spēlējas, atcerēties. Ļoti labi. Nākamais. Mercedes, noteikti. Un kas ir blakus? Jā. Vai jums Mercedes, vai guļotais policists, lai nebrauc. Labi, nākamais. Ceļa zīme, jā, un ceļa. Ļoti labi. Tagad neko negriežam. Es došu jums lapiņas, un jums būs vienkārši jāatceras, kas tā bija. Pēc iespējas ātrāk. Tikai neko negriežam. Jāuzzīmē, kas ir? Jāuzzīmē. Ņemam flomāsteres, pildspalvas. Protams, ka pasniedzēja visu zīmes ar zīmoli. Paņemat pildspalvu un uzzīmējiet, kas tur bija. Ir. Jā. Jā, tēls bija spilgts, jūs viegli var iedomēt, var atcerēties. Ja nebija tēls, un kad mēs sākām pļāpāt, runāt savā starpā, uzmanība aiztūt kaut kur, viss nav ko atcerēties. Ja kas varat, tie, kas pabeidzat, varat atvērt un pārbaudīt sevi, jā. Un ir redzams, ka savi tēli atcerēties daudz labāk, nevis kopēji vai manēji.
es gribu jums parādīt. Pamēģiniet palīdzēt bērnam, iztēloties savu bildi. Viss tas palika prātā uz visu mūžu. Un ja mēs varam dot kaut kādus uzdevumus, kur bērnam jādomā, tas paliktu prātā. Jā, automatiski mēs vienkārši sēžam, kad būs tā, šeit dzirdām, ir kā no šeit mēs nokritām. Labi. Un arī vienkārši jāzina, šeit jāskatās, cik bieži izmantojat arī jaunās pieejas. Jā, kā amerikāņi saka, tu be flexible, jābūt elastīgam. Mēs varam uzņemties uz mācību līmeņa un skolnieku līmeņa ļoti ilgi, bet man šķiet, ka mums jāskatās skolu. Kur tas varētu izmantot? To, ko es devu jums, tā bija iegaumēšana pa 2 paros. Un tas skaidrs, ka darbojas gan vienā pusē, gan otrā. Man vienkārši žēl tēt uz to laiku, bet skaidrs, ka no otras puses arī ļoti viegli ir pielimēt. Tāpat to var izmantot, kad mums ir dzīvnieks uzzīmēts un kā iegaumēt nosaukumu. Arī vai no kurienes paradīs šis nosaukums, vai vārds un nozīme, ja ir svešvārdi, vai sarežģītus terminus, kam ir līdzīgs. Un, teiksim, ja tēli ir ļoti līdzīgi, vai gandrīz vienādi, kā, teiksim, būlis un bīfelis, ar ko atšķirs. Bērnam, protams, ka bildes ir ļoti līdzīgas. Tad, ja mums tas ir svarīgs, tad jārada abas bildes, kas man ļoti patika. Es to redzēju zoodārza Prāgā. Tur bija bilde, kā var salīdzināt Indijas ziloni un afrikāņu ziloni. Un es esmu pieauguši sievieti. Man ir kauns, es uzreiz, tikai pēc austi. Bet tā sīkies aprakstīt nevar. Viņam bija 2 bildes kopā un ir parādīti, ka patsvarā ir 5 vietas, kam jāpievērš uzmanību. Un, ziniet, tas palika laikam uz ilgu laiku. Tas vienkārši bija interesanti, jo tas jautājums rodas visiem. Un ja jūs, kad varat nodarbības, varat pievērst uzmanību tām, kādus jautājumus bieži uzdot bērni, vai arī kur visbiežāk ir kļūdas. Tad varētu teikt ar to, ka, ziniet, mūsu vecāki bieži vien sajauc 2 domas, tādu un tādu, bet mēs tā zinām, ka tas ir ļoti viegli, tāpēc, ka vienam zilonim ir tā, otram zilonim ir tā. Un visi attīstītie cilvēki var atšķirt, bet mēs tādi, wow, kāpēc nē? Jā, galvenais arī ir, lai būtu normāla atmosfēra, bet atmosfēra ir atkarīga no mums.